Mani sauc Jūlijs. Kad jūs būsiet dzirdējuši manu stāstu, jūs mani uztversiet kā visinteresantāko cilvēku uz pasaules. Tas ir tāpēc, ka man pieder spēks, lai valdītu pār nākotni. Pirmkārt, manu gudrību nav iespējams pārspēt nevienam, ar kuru es esmu līdz šim saticies. Pat mani pasniedzēji manā augstskolā jūtas greizsirdīgi. Otrkārt, man ir spēcīgs raksturs. Man ir pietiekami daudz pašcieņas un disciplīnas, lai paveiktu jebkuru darbu, kuram es veltu visu savu uzmanību. To 2 iemeslu dēļ es tā jau esmu diezgan lielisks. Velns, kāds loks nav savācis aiz savu kranču sūdu. Pirms 3 dienām šāds atgadījums man uzdzītu dusmas. Nē, es pat esmu priecīgs par šo, jo tagad man ir iespēja jums demonstrēt savas spējas. Stop. Atpakaļ. Stop. Turpināt. Tas, ko jūs tikko redzējāt, bija laika attīšana un laika apstādināšana. Lielā bilde īsi izsakoties. Man ir spēja mainīt savu likteni, kā es to vēlos. Protams, kā jau tas pienākas dzīvē, jebkam ir kāda cena, un es to vēl savām spējām neesmu atklājis. Man vēl jāeksperimentē, lai es būtu pilnīgi pārliecināts, ka es esmu neapturams. Vēl arī man pieder spēja pātrināt laiku, bet es neesmu baigies fans par to. Ja attinot laiku man ir iespēja kontrolēt likteni, tad pātrinātā laikā man ir jāpaļaujas uz to. Taču šādai dienai varbūt tas nav tik bezvērtīgs rīks. Uz priekšu. Kad es esmu pātrinājumā, ir tāda sajūta, ka es sev vēroju 3. personā. Es esmu autopilotā. Emocionālā attālinātība. Arī ir interesanta spēja. Jāturpina grūst robežas. Ātrāk! Stop! Kas pie joda notika? Kāpēc man ir ledus? Turpināt. Šīs punkts nekam nederēs. Man uz rītdienu ir sarunāts randiņš ar vienu čiepu. Stop! Atpakaļ! Stop! Turpināt! Es tiešām varēju pieļaut tik stulbu kļūdu, cik debīli. Varbūt es devu savai pātrināšanas spēju vairāk atzinības nekā man vajadzēja, un tā tomēr ir briesmīga spēja. Bļāviens, šodien kaut kā neveicās. Intuīcija saka, lai es turos no tiem zariem pa gabalu. Stop! Atpakaļ! Stop! Turpināt! Es nesaprotu. Es speciāli gāju pāri tiltam uzmanīgi. Es nespēju kontrolēt to, ka es paslīdu. Tas ir it kā tas bija mans liktenis. Vai es no tā nevaru izbēgt? Un ja es mēģinu no tā izbēgt, vai es tā vietā dabūju sliktāku likteni? Vai manas spējas ir... Stop! Es nepaskatījos uz ceļa. Kā es varēju nepamanīt vai nesadzirdēt? Velns, tā ir elektriskā. Bet viņa taurē. Vai es par stipri atsitu savu galvu? Man neatliek nekas cits kā attīt laiku. Atpakaļ. 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 Stop! Es zaudēju kontroli. Man ir nobrauks mašīna. Jūlī, nomierinies. Domā ar vēsu prātu. Domā ar vēsu prātu. Šī mašīna atrodas 10 metru attālumā no manis un brauc 40 km/h, jau apmēram 11 m/sekundē. Man ir jāveic manevrs ātrāk par 1 sekundi, lai izdzīvotu. Skatāmies. Es eju ap 0,7 m/sekundē, nav ideāli, bet mana stiprākā ir atstāta pret asfalta bedri, kas man palīdzētu atspērties un aizlikt līdz drošībai. Velns,
Tā laikam būs vienīgā opcija. Pēc šī visa es būšu parādā valdībai atvainošanos par 4 aizsūtītām sūdzībām par Latvijas ceļiem. Es dzīvošu kārtējo dienu. Turpināt! Man tas sanāca. Bet kur es tikko iekritu? Tavs krancis te sūdu nolika. Mani uzdzen tik lielas dusmas. Bet kāpēc tu kā savs suņa saimnieks nesavāc aiz viņa? Tas ir tavs pienākums. Žēl, tiešām žēl. Žēl, ka tu esi tāds piedažzātājs, un žēl, ka suņi ir un paliks smirdīgi dzīvnieki. Žēl, ka nevar mainīt likteni.